pāris mēnešus atpakaļ, varbūt mazliet vairāk, bija pirmais uzbraukums, kad tika ierobežota daļēji iedzīvotāju intereses, kad līdz tam brīdim bija 50+1, un pēc tam tika nolēmts, ka tas ir tikai pirmajā sanāksmē, bet otrajā sanāksmē jau var, kā saka, balsot ar to cilvēku skaitu, kurš atnāk uz to sapulci. Un tad man vismaz likās, ka tur nav, teiksim, iedzīvotāju interešu šausmīgs, teiksim, pārkāpums. Ja? Vismaz tas mans personiskais viedoklis. Bet tagad ir pavisam cita situācija. Jo, kāpēc man tā likās? Jo patiesi reizēm tie ir objektīvi, teiksim, apstākļi, kad, teiksim, kāda dzīvo ārzemēs, kāda dzīvoja saslimis, kāda nevar atvērt durvis un tam līdzīgi. Bet, kad runa par renovāciju un apsildīšanu, ja, tā pavisam cita situācija. Te jau, man liekas, sāk līst ārā viennozīmīgi apsaimniekotāju intereses. Nu, šeit skaidrojums un ietekme sadaļā ir lasāms paskaidrojums, kas ievieš skaidrību visiem, kuri nesaprot, kas īsti, kādas ir bažas. Dzīvojamās mājas pārvaldniekam likumprojekts paredz noteikti plašākas tiesības kopības vārdā, tātad mūsu visu vārdā, veikt nepieciešamās darbības, lai ierosinātu būvniecību, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības būvniecības procesa īstenošanai. Dzīvokļu īpašnieku vārdā var veikt nepieciešamās darbības un taisīt vajadzīgos izdevumus, tostarp par dzīvokļu īpašnieku uzkrātajiem līdzekļiem, bez īpaša dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma. Līdz ar to tiek skartas dzīvokļu īpašnieku intereses attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku kopības mantas izlietojumu vai līdzekļiem.